Sveicināti skatītāji! Šis ir raidījums Nākotnes medicīna, un šodien runāsim par to, kā jaunākās diagnostikas metodes gastroenteroloģijā glāb cilvēku dzīvības. Mums ciemos līdz ar to arī divi slaveni gastroenterologi. Ilona Vilkoite, tātad gastroenterologs, arī endoskopijas speciālisti, arī ultrasonogrāfijas speciālisti, ko gan pārāk maz lieto šo metodu. Sveicināti, Ilona! Labdien, sveiki! Un otrs ir Hosams Abumeri, kurš, paldies Dievam, ir viss 100% medicīnā. Man mazliet mazāk nodarbojas ar politiku, bet arī gastroenterologs, arī endoskopists. Kolēģi, gribu pajautāt, kā īsti ir, kā izkārtojas jūsu darba gads, vai Ziemassvētku pārēšanās un pavasara gavēnes kaut kā ietekmē jūsu darbu? Hosam, kā ir? Nē, es domāju, ka noteikti ietekmē. Mēs vienmēr zinām, ka pēc liela svētki, piemēram, Līgo svētki vai Jauno gadu. Vēl Līgo svētki. Jā, vēl Līgo svētki mēs aizmirsam parasti. Pēc arī garas brīvdienas vienalga, kā sanāk kādreiz, piemēram, 18. novembra piekdiena, tad cilvēki piekdien, sestdien, svētdien, vēl arī no ceturtdienas sāk svinības. Noteikti pirmdien sāk zvanīt gan privāti, gan arī registratūras meitenes parasti ir grūti atrast vietu, jo cilvēki visi grib uzreiz un ātri, ja? Pārēšanas, pa daudz varbūt alkoholu, un noteikti gastroenterologi jau sāk cilvēki redzēt sapni, lai būtu tā pirmdiena vai tā darba diena, lai viņš uzreiz tikt pie savu doktoru un prasīt palīdzību. Bet gavēns, Ilona? Gavēnis ļoti laba lieta, atbalstāma, ja vien cilvēks ir vesels, ja viņam nav hronisku slimību, tā skaitā gastroenteroloģisku slimību, atbalstām, un es domāju, ka pēc gavēņa pacienti lielākā daļa jūtās labi, vai arī, ja viņiem ir bijusi hronisku slimība, tad tā slimība pārsnāsies un šākā tā viņš pie mums nonāks. Tā kā jebkurā gadījumā mūsu gads īstenībā, man jāsaka, liekas, ir izlīdzinājies pēdējos gados. Mēs to jūtam, ka tā sezonalitāte varbūt nav nemaz tik aktuāla vairs, jo mēs redzam pacientus visu caur gadu diezgan lielā plūsmā. Bet tomēr tagad modē ir vegānisms, un kā tad īsti ir, kas biežāk ir sastopami gaļēdāji vai varbūt arī tomēr vegāni un veģetārieši? Tie jāskatās laikam proporcijā, bet gaļēdāji noteikti viņi ir vienkārši vairāk populācijā, tāpēc viņi arī pie mums vairāk nonāk. Bet aizvien mēs redzam, ka vegāni arī interesējās par savu veselību, un viņi kļūst arī biežāk. Mums ir jātur roku uz pulsu un jābūt informētiem arī par tādiem pacientiem. Labi, ķersimies vērsim pie ragiem. Pats galvenais gastroenteroloģijā, kā vienmēr, ir laicīga diagnostika. Un, Hosam, es gribētu pajautāt, kas ir tās pamatslimības, ar kādām šobrīd sastopās gastroenterologi? Šobrīd, man liekas, mēs dzīvojam ļoti saspringtu laiku pandēmijas dēļ. Jā, mēs jau redzam, ka pavasarī bija pirmais vilnis Covid-19, un mums bija kaut kādu laiku, diemžēl, mēs patraucam strādāt, un nebija iespējams strādāt. Tāpēc... Un tam ir kaut kādas sekas? Protams, bija sekas, jau tiešām es neatceros tik daudz, piemēram, mēs atklājām gan kungi, gan resnā zarna vēzis pēc pirmais ārkārtas situācijā. Jo parasti mēs esam ambulatāra prakse, tad mums netik bieži smagi pacienti un netik daudz mēs atklājām Tad pietika dažus mēnešus nepastrādāt? Jā, 2-3 mēnešus, jā, jo kas notiks? Tad cilvēki, kas bija rindā, gaidīt rindā uz valsts kvotas, viņš netika laicīgi, viņš jau gaidīja kaut kādu laiku, un, protams, viņš meklē alternatīvu, viņš atnāca pie mums. Un mēs tiešām redzējām tik daudz dažādas pakāpes, gan onkoloģijas, gan, piemēram, arī polipektomiju mēs uztaisam tik daudz vairāk nekā parastā režīmā. Es uzskatu, ka šobrīd, ja es turpināšu, ko Ilona teica par to, ka vairs nav tāds īpašs sezona mums gastroenteroloģijā. Es pateiktu, šobrīd tas ir noteikti saistīti visvairāk ar psihoemocionāla stabilitāti katram cilvēkam. Arī tam jā, protams, tad stress stāvokli, kādā veidā mēs dzīvojam, un tas noteikti pirmā vietā. Agrāk mēs runājam par asinsspiediens reakciju, par sirds aritmiju. Tagad mēs varam runāt par kungizāna trakta nopietnas pārsinājums, gan arī hroniskas slimības, gan arī izveido jaunas problēmas. Arī kungi čūles, piemēram, vai arī citas lietas. Jā.
Jūs esat arī endoskopists, tas nozīmē, ka jūs arī paši savām rokām veicat ļoti sarežģītas un pašvērtīgākās diagnostiskās procedūras. Bet, lai mazliet iesildītos, es gribētu noskatīties nelielu video, kur jūsu kolēģis Kaspars Stepānovs izstāstīs par tām metodēm, kuras jūs paši konkrēti nelietojat, bet kuras jūs noteikti izmantojat savā darbā. Pastīsimies, kā izskatās moderna gastroenteroloģiska diagnostika, izmantojot tādas metodas kā ultrasonogrāfija, datortomogrāfija un magnētiskā rezonanse. Skatāmies video. Ir ļoti svarīgi, lai ir iepriekš ārsta vizīte, konsultācija, un mēs zinām, ko meklēt. Visbiežāk ir atrasts kaut kāds neskaidrs veidojums, un kur nepieciešams precīzāk izvērtēt. Dažkārt arī izmeklējumi veids profilaktiski, lai atrastu kaut kādu lietu, ja pacientam nav vēl nekāda simptoma. Un visvienkāršāk un visērtāk veicamais izmeklējums ir sonogrāfijas izmeklējums. Tur mēs redzam orgānu uzbūvu, struktūru un varam novērtēt stāvokli reālā laikā, un pacients uzreiz pēc izmeklējuma saņem atbildi, kas ir ļoti ātri un ērti. Un tālāk, ja nepieciešams, papildina ar kādu no citām metodēm, kur, piemēram, datortomogrāfija vai magnētiskā rezonanse, atkarībā no tā, kas ir atrasts iepriekš. Mums bieži nāk pacienti no gastroenterologiem, kuriem ir nepieciešams izvērtēt dažādus sāpju iemeslu. Mēs bieži atrodam žultsakmeņus, dažādus veidojumus, un tālāk tas palīdz arī ārstiem ārstēšanas procesā. Sarežģītāk izmeklējumi ir magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija, kur jau jāizvērtē kāds no iepriekš redzēts, piemēram, veidojums. Mēs varam precīzi kategorizēt, vai viņš ir labdabīgs vai ļaundabīgs, vai ir nepieciešama kāda ārstēšana, vai var vienkārši novērot. Sarežģītākos gadījumos, kad ir runa par onkoloģiju, mēs izmeklējam konkrētu vietu, kur šī onkoloģija ir, un arī izvērtējam apvidus, kur audzējs varētu būt izplatījies. Un šādā gadījumā magnētisko rezonanci visbiežāk veids vai nu vēdera augšstāvam, kur mēs skatāmies, vai kaut kādi veidojumi nav aizgājuši, teiksim, līdz aknām, un vēdera apakšējiem stāvam, taisnai zarnai, lai precizētu audzēja izplatību lokāli, lai mēs varētu ķirurgam pateikt, vai šis veidojums ir operējams, vai sākumā ir nepieciešama ķīmijterapija, un terapija tālāk lemt atkarībā no tā, kā audzējs reaģē uz ārstēšanu. Un datortomogrāfiju savukārt varam veikt arī, lai precizētu izmaiņas organismā, un šī metode ir neaizvietojama, lai izvērtētu, piemēram, veidojumu izplatību krūškurvī, jo plaušu veidojums vislabāk var izvērtēt tieši ar datortomogrāfiju. Un tad bieži onkoloģijas gadījumā kombinē gan datortomogrāfiju, gan magnētisko rezonanci. Līdzīgi kā datori, arī medicīnas iekārtas attīstās, un tās iekārtas, kas bija pirms 5 gadiem, viņas jau ir tehnoloģiski un morāli novecojuši bieži vien, un ar jaunākām iekārtām attēls ir gan skaidrāks, gan ārstam radiologam ir vieglāk izvērtēt, un mēs varam ar lielāku pārliecību pateikt par konkrētu veidojumu struktūru, uzbūvu un precīzāk viņu kategorizēt. Un rezultātā arī ārstēšanas process ir labāks, veiksmīgāks, un mēs varam veikt izmeklējumu ar lielāku pievienoto vērtību. Modernas metodas, tādas kā vēlreiz ultrasonogrāfija, datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse. Lielas iekārtas, sarežģītas. Tomēr par šo metožu vietu. Kā jūs tomēr savā darba dzīvē būvējat šīs attiecības? Tātad tas, ko jūs paši darat, un šīs pārējās metodas. Ilona, kā tas ir, kuros gadījumos primāri ir endoskopija, un kuros gadījumos sāk lietot to, ko rādīt? Radioloģiskās metodas ir pilnīgi neatņemama sastāvdaļa mūsu darbā, gan lai apstiprinātu diagnozi, gan lai noteikti, teiksim, izplatību diagnozes. Jums ir skaidrs kaut kādas problēmas jau vēdera dobumā. Arī primāriem pacientiem, ja mēs konsultācijas laikā ar viņiem runājam, satiekamies pirmo reizi, principā sonogrāfija ir standarts un pamats vispār, ar ko mēs sākam diagnostikas.
diagnostiku un meklējam tās iemeslus, kāpēc pacientam radušās sūdzības. Un tāpat par datortomogrāfiju runājot arī gan pie barības vada problēmām, gan pie kūņģa saslimšanām, gan pie rasnās zarnas, teiksim, onkoloģiskām saslimšanām. Datortomogrāfija ir pilnīgi neatņemama sastāvdaļa. Bez viņas mēs nevaram adekvāti vispār ne diagnosticēt pacienta saslimšanu, ne arī ārstēt, ne arī sekot ārstēšanas dinamikai. Un par magnētisko rezonanci jārunā, protams, laikam ir tieši par taisnās zarnas vēzi, kad magnētiskā rezonance ir kritiski svarīga arī izplatības noteikšanai, limfmazglu iesaistei, un noteikti arī ir speciāli protokoli, pēc kuriem tad mēs pacientus izmeklējam arī ar magnētiskās rezonances metodēm. Tas ir saistīts arī ar orgāniem, kāds izmeklē. Ja, piemēram, mēs runājam par aknām, kad jūs netiekat klāt ar endoskopu, es saprotu, ja, tad paliek kas došie magnētiskā rezonance. Jā, magnētiskā rezonances sonogrāfija, datortomogrāfija, tās metodas. Līdzīgi ar aizkuņa dziedzeriem, kur arī jūs nevarat iekļūt, vai ne? Jā, aizkuņa dziedzers, žultspūslis, akna, liesa, nieras, tās viss ir radioloģiskās metodas. Savukārt jūs varat piekļūt kam, Hosam? Jūs piekļūstat tad barības vads, kuņģis, divpaspīdīga zarnā. Tālāk, visi dziļāk mēs varētu būt uz divpaspīdīga zarna, piemēram, distālā dālā, jā, kur līdz kaut kāda vieta, kas varētu, ja mēs nosauc papilla, piemēram, ja cilvēks saprot, ko nozīmē papilla, jā, tas ir vieta, kur iznāk ārā žulti, sūlas, aizkuņģa dziedzers sūlas arī. Tā vieta mēs varam arī redzēt ar parastu endoskopu. Bet, ja mēs gribam tievās zarnas, kurās īsti jūs netiekat iekšā ar endoskopiem? Jā, tievā zarna, tad tas ir jautājums par kapsulas endoskopiju. Jā, tur ir kapsula iet cauri. Un tas ir jautājums arī, ko arī Irona saka par to runāt par rezonanci. Tad ir magnētiskā rezonanci vairāk. Mēs varam arī bieži ar magnētiskā rezonances palīdzību mēs varam arī atklāt kaut kādas izmaiņas tievā zarnā, ko mēs nevaram redzēt endoskopu, piemēram, Kronas slimības, piemēram, vai arī jā, bet savukārt tur atkal resnā zarna, kur atkal no otras puses mēs tiekam klāt, un tā ir to sauc par kolonoskopiju. Hosam, mēs skatīsimies mazu video par to, kā tiek veiktas augšējās daļas, un mēs esam par augšējo endoskopiju, kas ir tad barības vads, kuņģis, divpaspīdīga zarna. Skatāmies video un lūksim tev komentāru, lūdzu. Jā, šeit mēs varam redzēt, kā es veicu endoskopiju, gasoskopiju, augšējā endoskopijā. Parasti mēs veicam gasoskopiju ar, ir divi izvēļi. Tad viens cilvēks, ja gribētu, kā teikt, mierīgi gulēt, nejust to endoskopu ievedīšanas laikā, tad ir ar narkozi, ar īsu narkozi, ar mazu špricīti. Cilvēki tiešām to 5-10 minūtes viņš var mierīgi gulēt. Šeit es arī varu redzēt, ka mēs ņemam biopsijas no kunga izējas dalā. Tad arī šeit arī var redzēt retroversijā. Mēs skatām visas kungas daļas un divpaspīdīga zarna. Un parasti mēs pie katrā, tā ir tradicionāli un ļoti svarīgi, kā pie katrā endoskopija vai gasoskopija mēs ņemam biopsijas no dažādas vietas, gan lai analizētu helikobakterija eksistēšanas, gan lai arī analizētu glotādas atrofijas, pakāpes, metaplazijas, displazijas. Tad helikobakter pylori tests, tas arī ļoti svarīgi. Un, protams, arī, ja ir čūlas, ja ir polips, ja ir kaut kādas patoloģija, mēs ņemam analīzi. Šeit arī mēs varam redzēt, mums ir diagnostikas centra, tā kā ļoti attīstītas dezinfekcijas aparāti. Tad mēs ar speciālu režīmu, programmu mēs mazgājam endoskopu, un tas ir ļoti svarīgi pret baktērijām, vīrusiem un tā tālāk, lai būtu ļoti droši, ka pie mums visi notikt kā Eiropas un kā pasaules augstāka standartu, jo mēs rūpējam par mūsu pacienti pēc procedūra, lai nebūtu nekādas infekcijas, lai nekādas vīrus. Jā, lai arī šo ļauno baktēriju, jūs pieminējat helikobakteriju pylori. Hosam, šīs te baktērijas loma joprojām varbūt ļoti īsi. Daudz par viņu tiek runāts, un viņa nāk, mēdz arī atgriezties, es zinu, ja?
Nu, es teikšu, atgriezties par to mēs varam diskutēt, tur dažādi pētījumi, ka pierāda kā jā vai nē, bet jautājums, vai viņi tiešām ir izārstēta no paša sākumā. Jā. Okay. Un līdz šim vēl ir problēma diskusija ar ģimenes ārstiem, ar ārpus mūsu gastroenteroloģijas specialitātei mediķi, jo viņi nesaprot, kā viņi noteikt un kā pēc ārstēšana atkal pārbaudīt. Bet kā viņi var noteikt? Noteikti tad pirmais, protams, ja tas ir pirmo reizi, ja cilvēki nav nekādas sudzības un ir vēlme uzzināt par to, viņš var uztaisīt asins analīzi, tā kā seroloģija. Mēs arī pie katra gastroskopija mēs ņemam obligāti visiem cilvēkiem. Arī audu paraugus. Jā, paraugu, tad atraiztest. Kas ir ar to aptestu? Elptests, mēs varam, protams, noteikt viņu. Parasti elptests mēs mūsu iestādi lietojam pēc ārstēšana, lai neveikt vēlreiz endoskopiju, ja cilvēki nav nepieciešama uztaisīt vēlreiz gastroskopiju, tad pēc ārstēšana konkrētu laiku, 1 mēnesi, tad mēs sūtam uz elptestu. Neinvazīvā... Ko šī ļaunā baktērija mums var nodarīt? Kāpēc viņa ir tik būtiski? Kādas slimības viņa izraisa? Būtiski ir tā. Noteikti helikobakterija izraisa hronisku gastrītu. Tad tas ir jautājums katram individuāli. Vai tas hronisku gastrītu ar to helikobakteriju veido nākotnē kungičūla un divpaspīgzārna čūla? Tas ir pirmais jautājums. Otrais, viņa izraisa atrofijas, un tā atrofija ir riskvēzis. Un šeit ir jautājums par to, ja ģimene arī pirmai pakāpei ģimene radinieki bija kunga vēzis, tas nozīmē cilvēkam ir helikobakterija, ir palielināta riska kunga vēzis, un līdz ar to ir nepieciešama viņu izārstēt. Skaidrs, tad šeit ir svarīgas ne tikai analīzes, bet arī šie gastroenteroloģiskie izmeklējumi, kurus mēs tikko redzējām. Ilona, bet ja mēs skatāmies to, ko mēs sadzīvē saucam par apakšējās daļas endoskopiju, tad tā ir resnā daļa, kas ir tā pa zonu, kur... Tā ir visa resnā zarna, jo mums cilvēkiem ir resnā zarna un tievā zarna, un tā pati gala zarnas daļa, mēs viņu saucam par resno zarnu. Principā tie ir praktiski 2 metri, tos mēs arī kolonoskopijas laikā apskatām, un ja mums ir... Skatāmies video. Jā. Kā tas notiek? Šādi izskatās mūsu diagnostikas centrs. Vēlreiz mēs gribam atgādināt, protams, par drošības pasākumiem. Pacientiem jābūt maskās, pieejama speciāli arī roku dezinfekcija pirms un pēc procedūrām. To mēs lūdzam pacientiem arī ievērot. Un, protams, ka pacientam jābūt arī pierakstītam un viņu reģistratūra laipni sagaida. Un tad šādi notiek gatavošanās procedūrai, un šis arī tas saucamais kolonoskops, kas tiek ievadīts. Procedūra ir narkozē. Sedācijā, jā, pacients ir piemidzis, viņš nejūt diskomfortu, un tad ar endoskopu lokanu tādu instrumentu mēs viņu ievadam resnajā zarnā caur tūpli un izpētam visus 2 metrus garumā, meklējot patoloģiju. Un patoloģija tad pamatā ir tas, ko mēs meklējam, vai nu iekaisīgi procesi, vai arī polipi. Tas ir tas biežākās lietas, kas mūs uztrauc. Un polipus tad mēs meklējam dēļ tā, ka polipi ir potenciāli ļaundabīgi veidojumi, un ja viņus laicīgi nenoņem vai laicīgi viņi nereaģējam uz viņiem, tad viņi var draudēt pacientam ar resnās zarnas vēzi, kas ir, diemžēl, Latvijā ļoti izplatīts, ne tikai Latvijā, visā pasaulē. Un tādā veidā, tad, noņemot polipus, mēs varam vienkārši pacientu pasargāt no vēža attīstības. Te mēs, protams, sekojam pacientu stāvoklim endoskopijas laikā, kāda ir viņa sirdsdarbība un skābekļa saturācija. Un te var redzēt, droši vien, ka mēs gļotādi iekrāsojam ar speciāli tādu zilganu šķīdumu, kas mums palīdz atrast plakanus polipus. Tie ir visbīstamākie, ja tā viņus var nosaukt, un potenciāli tiešām draud pacientiem. Un šis ir tas endoskopa gals. Mēs redzam, viņam ir vairāki izvadi, un tad mēs caur anālo atvaru ieejam zarnā. Zarna ir izlocīta, kā jūs redzat, ir vairāki līkumi. Vajadzības gadījumā varam iet arī tievajā zarnā, tievo zarnu beigu daļu paskatīties. Un tad skopam ir kamera, kas mums parāda attēlus, ir gaismas padeve, ir ūdens padeve. Un ir biopsija kanāliņš, caur kuru tad mēs varam arī ievadīt mūsu instrumentus, gan knaibelītes, stanziņas, nazīšus, cilpas, visu, kas mums ir nepieciešams. Šī gadījumā mēs ievadam cilpiņu un ar strāvas palīdzību, ar elektrību nodedzinam to polipiņu nost. Obligāti sūtam ārstiem patologiem, kas viņi izvērtē. Šādi notiek tad biopsijas paņemšana. Vajadzības gadījumā, ja mums ir aizdoms par iekaisīgu procesu vai par kādu patoloģiju, mēs nokniebjam gabaliņu. Un šādi izskatās polipa noņemšana. Maziņš polipiņš, mēs viņu nodedzinam nost,
izvelkam no zarnas ārā un aizsūtam ārstiem patologiem izpētīt viņu mikroskopā. Šādi arī otrs polipiņš drusku lielāks. Un tādā veidā, noņemot šos veidojumus, mēs pacientu pasargājam no nākotnē ļoti nepatīkamas problēmas, rasnās zarnas vēža. No tādiem sīkiem knipucīšiem attīstās vēzis. Un tiešām, ja pacients laicīgi atnāk uz kolonoskopiju un ir labi sagatavojies, tad, principā, problēma ir likvidēta 20 minūšu laikā. Tad jūs varat pilnībā noņemt šo veidojumu? Jā, tas ir mūsu pārbaudīt. Ja viņš ir bijis labdabīgs, tad tā problēma beidzās un došana kaut kāda kontrola pēc tam. Ja viņš ir bijis gadījumā tomēr ļaundabīgs? Ja viņš ir bijis ļaundabīgs, ja viņš ir noņemts pilnībā, tad tas principā arī ir tādas situācijas, ja viņš ir bijis jau potenciāli ļaundabīgs, kādām ļaundabības iezīmēm, bet mēs viņu esam noņēmuši, tad arī pacientam ir kontrola. Bet šī brīdī tad ieslēdzas tās iepriekš minētās izmeklēšanas metodas, datortomogrāfija vai sonogrāfija vai magnētiskā rezonanse, kad mums ir nepieciešams redzēt, vai izplatība ir bijusi vai nē. Bet parasti, ja jau ir process ļaundabīgs, mēs to redzam ar aci, un tad mēs, protams, pacientu sūtam pie ķirurga, un tad jau ir ļaundabīgs process, ķirurgs izņem ar savām metodēm, izņemot zarnas gabalu ārā. Ilona, bet tur bija dažādas metodas, tur bija tādas standziņas, cilpas un tam līdzīgi. Kādas atšķirības šīm metodēm un vai viņas ir pieejamas? Jā, mums viņas ir pieejamas visas, un atšķirības ir no polipa veida, no polipa lieluma no veida. To mēs tad procedūras laikā izlemjam uz vietas, kādu metodu mēs konkrētam polipam pielietosim. Tā ir standziņa, kas ir maza, mēs viņu nokniebjam. Ja polipiņš ir lielāks, tad mēs viņu varam noņemt ar cilpiņu, vienkārši nogriežot, un ja viņš ir liels, un mēs redzam, ka pamatnē varētu būt asinsvads, tad mēs viņu jau ar strāvu. Ilona, bet pacients ir sēdēts, viņš nepiedalās. Viņam tā kā jāprasa piekrišana, kā te jūs ar to... To mēs viņam, pirms tam visu izjautājumu. Tas pirms tev norunāts, jā? Jā. Un no kuņģa kosām var līdzīgā veidā izņemt kaut kāds veidojums. Precīzi. Jā, precīzi pats, jā. Tā kā jūs to darat, un tās iespējas ir... Es gribēju minēt, ka mums arī, man liekas, vienīgi Latvija, kas arī lieto speciālo gāzi CO kolonoskopija laikā. Un tas, kāpēc? Tāpēc, lai pēc procedūra cilvēki nejūt nepatīkamas sajūtas pa dienu. Tas ir ļoti svarīgi. Mums ir tas gāzi. Ogliskābā gāze, jā. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēki pēc procedūra arī jūtas ļoti mierīgi, nejūt tā piepūš visu dienu un sāpīgi. Jā. Ilona, vēl viens jautājums. Kolorektālais vēzis un lielopu gaļa. Steiks. Bet tiešām ir tā, tiešām ir pierādīts, ka tas vīriešiem to teikt, jā, bet ir zināms, ka lielopu gaļa ir riska faktors. Protams, ja tur ir jau zināmas ģimenes anamnēzē, ka ir bijis ģimenē kolorektāls vēzis, tad no sarkanās gaļas vajadzētu atturēties. Kuņģa sakarā es gribētu piebilst, ja par kuņģi runājam, tad vajadzētu atturēties no vārāmās sāls, jo vārāmās sāls nātrija klorīds. Lielopu gaļa. Ok, bet ir vēl viena metode, ko sauc par virtuālo kolonoskopiju, ko veids datortomogrāfijas laikā. Noskatāmies īsu video, un es gribu jūsu komentāru par šo metodu. Skatāmies. Jā, tad... Šeit. Jā, Ilona, lūdzu, nokomentē. Šeit pacientam ievada kontrastvielu, un arī tad kompjutertomogrāfijas laikā tiek pacientam izmeklēta rasnā zarna. Pacients tiek grozīts, lai zarna tad nesaplok un lai viņi var kārtīgi izmeklēt. Protams, pacientam ir jāgatavojas tāpat kā uz kolonoskopiju, jādzer visi tie caurais līdzekļi, lai zarna tiek sagatavot. Par to mēs šodien neizrunājām, bet tā ir atsevišķa tēma. Bet jāsaka, ka, diemžēl, tai virtuālai kolonoskopijai vērtība nav, protams, tik augsta kā parastai ikdienā lietojamai kolonoskopijai, jo protams, ka vizualizācija, ļoti tāds izvērtēšana, patoloģija atrašana. Izskatās tā kā ļoti iespaidīgi likās, ka nekas nekur nav jābāž, vienīgi laikam jāuzpumpē. Jā, mēr gaisu tāpat. Īstenībā tas pats, jo gāze arī iekšā un to gatavošana arī tas pats, jā. Lielā mērā gatavošanās ir tāda pat, bet pievienotā vērtība, klīniskā informācija nesalīdzina. Jo arī nevarat nemt ne biopsiju, ja ir polipi, nevar izkniept uzreiz. Līdz ar to šo metodu. Jā, līdz ar to šī metoda nav alternatīva, jā. Mēs tagad, piemēram, bieži dr. Stepanova arī sūta mums pacientiem pēc parasto datortomogrāfiju aizdoma par tumors vai polips, un mēs arī taisam kolonoskopiju. Līdz ar to... Labi, kolēģi, jā, mums raidījums jāsāk ir tuvināt noslēgumam, un paldies par to, kā atnācāt un izstāstīt interesantas lietas. Gribu tātad, apkopojot informāciju, atgādināt, ka kolorektālais vēzis ir slepkava numur 2, gan vīriešiem, gan sievietēm. Kuņģa vēzis nav tik augsts kārtas numurs, bet arī bieži sastopams.
Bet mūsu rīcībā ir metodas, efektīvas metodas. Ir arī valsts apmaksāts skrīnings, ko gan iedzīvotāji par maz izmanto, bet endoskopija ir ārkārtīgi precīza metode. Un ar šo metodu var ne tikai atrast, bet arī uz vietas uzreiz likvidēt un katrā ziņā tikt pie diagnozes ātri un precīzi. Tā kā iespējas ir, ja vēl to kombinē ar magnētisko rezonansu datortomogrāfiju, tad rezultāti tiek sasniegti. Tā kā paldies par uzmanību. Šis bija raidījums Nākotnes medicīnas tikšanos rākošajā raidījumā. Vislabāk! Paldies! Paldies.